Nu, pagaidām skaistākie jauniesētā zālē lauki šogad, ko esmu redzējis. Šodien ir 17. jūnijas, zālē sēta 14. aprīlī, apmēram tajās dienās. Un skaistākie tādā ziņā, ka visi viendabīgāk attīstījušies. Un gan stiebrzāles, gan āboliņi ir sanākuši un ir ļoti labi izauguši. Viņi ir faktiski, tā es pareizi sagriezis, šitā, ja? Reku 30 cm augstums. Ja? Un ļoti maz nezāļu. Praktiski nav. Reku kādas kumelītes. Ja? Šitās puķis, es atvainojos, neatceros, kā sauc. Nezāļu praktiski nav. Pasties, tikai tīrs zālājs. Un šajā saimniecībā nezāļu apkarošanai jaunajos sējumos izmanto herbicīdus. MCPA 700 ml uz hektāru. Un principā jūs redzat paši, te kaut kādas nezāles ir, ja rekur izdzīvojuši, bet tās ir, man liekas, no jaunas augušas šajās 17 dienās. Reku apstiest, te vispār nav, tikai āboliņš un stiebrzāles, redzi? Es liecos domāt, ka tomēr tā nezāļu kontrole arī maisījumos, zālē maisījumos, kuros ir āboliņš, ar MCPA ir viss tāda saprātīgāka. Pasties, kāds augums. 50 cm zāle, bišķiņ aiz matiem pievelkot, ja? 45, 50, jau sakrit uz veldrē. Faktiski jāpļauj. Un ņemot vērā to, ka ja tagad būtu jāpļauj tās nezāles, tad viņas būtu vai jānovāc vai jāatstāj uz lauka. Tagad ir salīts slapš, uzbraukt uz laukiem nevar. Tie lauki būtu sabojāti. Ārprāts, pasties kāda zāle, re. Pasties kāda zāle, re. Jā, man šķiet, ka tomēr tāda akurāta, precīza, prātīga apstrāde ar herbicīdu ir labākais variants. Pat ja mēs zaudēsim kaut kādus āboliņus, man liekas, ka tas atmaksāsies. Apļaušana ar mulčeriem vai nopļaušana un aizvākšana no lauka, tā, manuprāt, ir beigās dārgāka, jo mēs sabojājam tos laukus. Visiem novēlu šī pat skaisti zālāji un labus rezultātus. Čau!